Sveiki! Šajā video es paskaidrošu, kā iegūt taisnas funkcijas grafika un abscisu as veidoto leņķi. Tātad mēs noteiksim, kā iegūt taisnas virziena leņķi un sāksim ar pirmo darbiņu, kā taisīsim vaļā mūsu rīku. Šeit mēs redzam visas asis. Dosimies uz Tools, izvēlamies tātad Measure, Angle. Sāksim ar pirmo no kreisās puses. Tā kā šī te funkcijas grafiks veido kāpošu leņķi, tad viņš kaut kur brauc augšā, tā kā kalnā. Mums pirmais jāizvēlās no sākuma tātad X as un tad funkcijas grafiks. Un pirmais leņķis ir iegūts. Varam noformatēt, pievienot stilus, bet tas nav obligāti. Dosimies tālāk un skatīsimies līdzīgas situācijas, tad arī šos te leņķus. Sākuma as, tad funkcija, as, funkcija, as un funkcija. Šeit var redzēt, ka viņi brauc viens otram virsū un grūti nolasīt, bet tas nekas, to var iespējams pabīdīt, noformatēt pēc kaut kāda stila vēlama un sakārtot tā, lai ir ērti pārskatīt. Šajā gadījumā mums ir nedaudz savādāk, jo mums vēl projām ir tātad jānosaka šis te leņķis, bet mums ir jāizmēra leņķis, kurš veido tātad ar pozitīvo X as virzienu. Tātad visu šo te izmēģināsim mūsu rīku, no sākuma ieklikšķinot uz X as un tad uz funkcijas. Mēs redzam, ka mēs esam ieguvuši pilnīgi ne to leņķi, kuru vajadzēja. Mēs esam ieguvuši šo te pilno atvērumu, un tas mums īsti nederēs. Tāpēc pamēģināsim otrādāk, no sākuma ieklikšķināsim funkcijas grafiku, un tad ieklikšķināsim asi. Mēs esam ieguvuši pretējo leņķi, un kā saka, tāda teorija par leņķiem, leņķi, kuras malas ir pretēji vērsti stari, ja vienkārši taisni, sauc par izstieptu leņķi, un taisnē šis te atvērums ir 180 grādi, kas nozīmē, ka no 180 grādiem man ir jāatņem 71,57, un es iegūšu tātad šo te otru daļiņu no šī leņķa. Šo aprēķinu var veikt attiecīgi uz lapas, digitāli kaut kādā izklāja lapā vai sev citā ērtākā veidā. Tātad no sākuma funkcijas grafiks, tad taisna, funkcijas grafiks un tad taisna. Un tad atliek tikai atņemt no 180 grādiem nepieciešamo lielumu. Un tā jūs iegūsiet krītošai, dilstošai tātad funkcijas izteiksmei nepieciešamo leņķi. Lai veicās!